Labdien! Es šodien gribētu atbildēt uz bieži uzdotu jautājumu no pacienta puses, kas ir mugurkaula hemangioma. Tātad cilvēki tādu vai citādu iemeslu dēļ izmeklē mugurkaulu ar magnētisko rezonanci un slēdzienā sev par šausmām konstatē, ka viņiem ir viena vai pat vēl briesmīgāk vairākas hemangiomas. Un tad šādi pacienti mēdz satrauktā stāvoklī ierasties pie ārsta, gan pie manis, gan pie citiem kolēģiem. Un domādam par to, ka kaut kas šausmīgs notiek ar mugurkaulu, jautā ārstam, kas tad ir šī hemangioma. Hemangioma pēc būtības ir asinsvadu kamoliņš, kas atrodas iekšā mugurkaulas kriemelī. Vislielākā daļā gadījumu, apmēram 99% gadījumu, šī atradne ir absolūti labdabīga. Un pat ja cilvēkam ir kaut kādas muguras sāpes, kuru dēļ šis izmeklējums ir veikts, tad hemangioma nav šo muguras sāpju cēlonis. Izņemot ļoti retus gadījumus, kad hemangioma ir tā saucamā agresīvā hemangioma, kuru var atpazīt magnētiskās rezonances izmeklējumos pēc specifiska izskata, jo viņa parasti ir lielāka izmēra, izsauc apkārtējo audu reakciju, tūsku, un šādiem pacientiem patiešām hemangioma varētu izsaukt muguras sāpes, kas īpaši raksturīgas sāpes naktīs. Arī tādā gadījumā nav pamata lielam uztraukumam, jo pat agresīva hemangioma nav audzējs, tā joprojām ir tikai hemangioma. Ārstēšana hemangiomas gadījumā visbiežāk izpaužās kā vertebroplastīja, tātad tā ir procedūra, kur rentgena kontrolē skriemelī, kurā atrodas hemangioma, tiek ievadīta adata, un caur šo adatu skriemelī tiek iepumpēts speciāls medicīniskais cements, faktiski līme, kas aizpilda šo hemangiomas dobumu, un sacietējot hemangioma faktiski pārstāja eksistēt un pārstāja radīt simptomus. Cilvēkiem hemangiomas var būt viena mugurkaulā, var būt ļoti daudz, un hemangiomu klātbūtne mugurkaulā nav iemesls atkārtot izmeklējumus. Dažreiz pacienti jautā, bet vai man ir jāuztais bildes pusgadu vai gadu vēlāk, lai paskatīties, ko tās hemangiomas dara? Atbilde ir nē. Tātad hemangiomas ir labdabīgs veidojums, kuri 99% gadījumu neattīstās un kurām nav nekāda nozīme. Tāpēc viņas arī nevajag izsekot. Man patīk hemangiomas salīdzināt ar pumpu. Jā, tātad pumpa cilvēkam var būt uz muguras, pumpa var būt jebkurā citā ķermeņa daļā, un pumpa var būt arī mugurkaulā, kas faktiski ir hemangioma. Pumpa nav smuki, viņu var redzēt, šajā gadījumā pumpa ir mugurkaulā, un redzēt viņu var tikai uztaisot magnētisko rezonanci izmeklējumu, bet pēc būtības, pumpa kā pumpa, neko jau baigi dzīvē tas neietekmē. Tā tas arī ir ar hemangiomu.